svarīgi, var sakot, nu, cilvēki man tiksim, nu, pajautā, nu, vai tu gribi, nu, es gribu pelnīt tur tik un tik, vai tu arī gribi to darīt, vai ne? Un cilvēks saka, jā, gribu. Un tad, nu, viņam teikt, nāc, man mašīnas dzer. Nu, tad tu pasaki, vai ne? Cilvēks droši vien apstūps, tāds, ko viņam piedāvā, vai ne? Bet tas atmodina, ka būs svarīgāk lieta, vai ne? Tas, un tad es gribu pateikt, ar kādu domu es pamodos svētdienas rītā. Atcerieties, viņš stāstīja, visiem jau zināmo stāstu par putniņu. Jā. Ko, nu, var sakot, teikšu tā, jā, un, nu, jautā, vai ne? Nu, viņš ir dzīves vai mirs, vai ne? Un atbildīt, viņš krieviski to stāsta, tas krieviski arī skanēja, latviešu tas tā neskan, bet tas krieviski tik ļoti izskanēja. Nu, var sakot, viņš teica tā, жизнь в твоих руках. Dzīve ir tavās rokās, nevis kaut kur. Jā. Latviski dzīvība, jā, bet faktiski man gribās, lai tā ir dzīve. Dzīve ir manās rokās. Jā. Tu vari šitā? Jā, tieši tā. Tieši tā. Tas putniņš, tā man dzīve, ir manās rokās. Jā. Mans putniņš. Lai Dzīvo. savs ir, lai viņš dzīvo. Saki, Blažei, čau! Galvenais message, kas man dikti patika, kad es patiesībā nokavēju šeit sākumu, jo es nezinu, vai tas tika pieminēts, bet man bija baigi svarīgi, ka viņš pateica, ka jūs nedrīkstat vērtēt citus cilvēkus savā vietā, jo jums visiem jāstāst, ar ko jūs nodarbojaties, jo viņš savā dzīvē ir pieļāvis ļoti lielu kļūdu. Un tas bija stāsts, ko viņš stāstīja par vecāku kundzi. Viņš aizbrauca uz Poliju. Pagaidi, lai viņš stāsta. Stāsti. Stāsti, tas ir tavs. Patiesībā, tas stāsts man tā palika atmiņā un riktīgi atsēdināja, kad man ļoti ir liela tendence cilvēkus vērtēt. Tas ir pārāk nabadzīgs, tas ir pārāk bagāts, tas ir pārāk resns, pārāk un tam ir jāpārkāp pāri. Un tas stāsts par kundzi, ja, ka viņš pēc tam tik nērti jutās tajā auditorijā, ka viņi ienāca un beigās pateica viņam, bet kāpēc jūs man toreiz nedevāt iespēju? Tā kā, tas galvenais ir mums dot visiem iespēju, lai kāds tas cilvēks jūsu prātos tas nebūtu. Jā. Tas bija tas galvenais.